Labdien! Šeit jums zvanā aptauju centrs LV, mēs jums vēlamies uzdot aptauju. Kas zvana? Aptauju centrs LV, mēs jums vēlamies uzdot aptauju. Kādu? Par iedzīvi. Nu? Tātad, pirmais jautājums ir tāds. Cik reizes nedēļā jūs slaukat māju? Es neslauku, es te darbā, pēc tam es jau mājā. Nu, skaidrs. Nākošais jautājums mums ir tāds. Vai jūsu alga ir augstāka par minimālo? Līdz minimālai, kaut kur tā apmēram. Skaidrs. Un vai jums ir privāta māja vai dzīvoklis? Vai jūs pļaujat mauriņu, ja jums ir privāta māja? Privāta māja? Mauriņu pļaujat? Jā. Cik bieži? Nopļauj arī skapti un truši nā. Olkos, tad savādāk nevar. Nu jā. Jums ir ferma arī? Cūkas baroja? Nav daudz. Jā. Alkoholu lietojat? Nē. Nelietojat? Nu, nē, cik jau man nav tā laika runā, kas te pa problēmām? Nu, vai jūs lietojat alkoholu? Labdien! Labdien! Šeit jums zvan no aptaujas LV. Mēs jums gribētu uzdot pāris jautājumus. No kurienes jūs zvanāt? No aptaujas.lv. Nu, tad jautājiet. Kāds ir jūsu vecums? Ko? Jūsu vecums. 60. Vai jūs esat precējies vai dzīvojat ar Precējies esmu, jā. Jeb. Jums ir privāta māja, jeb dzīvoklis? Gan. Gan? Jā. Labi. Cik bieži jūs uzkopjat savu dzīvesvietu? Nezinu. Reiz nedēļā. Pieņemsim. Jā. Jūs pļaujat savu... Vai jūs pļaujat savu mauriņu? Ļauj, jā. To, kas ir pie privātmājas, arī pļaujat? Ko tad? To, kas ir pie privātmājas, arī pļaujat? Kas? Es nesapratu. Vai to, kas ir pie privātmājas, jūs arī pļaujat? Nē, es ļauju tikai citiem droši vien, jā. Protams, tikai to. Kā tu vēl? Labi, uzredzēšu. Labdien! Šeit jums zvan no aptaujas LV. Mums te jums ir uzdotama aptauja. Nē, diemžēl man te nav laika runāt. Nu... Jā. Man ir nauga! Labdien! Šeit jums zvan no aptaujas LV. Mēs jums vēlamies uzdot aptauju. No kā? No aptaujas LV. Aptaujas LV. Mēs jums aptauju vēlamies uzdot. Jā, kam jūs zvanat? Mēs zvanam nejauši izvēlētiem numuriem. Jā, un kāpēc jūs mums tagad zvanat? Mums vienkārši mums vajag izveidot tā kā statistikas priekš interneta no vidējiem visiem lietām. Nu, labi. Tātad aptauja būs par sadzīviskiem jautājumiem. Jā, Tātad vai jūs dzīvojat laukos vai pilsētā? pilsētā. Tātad, vai jūs esat precējies vai dzīvot šķirti? Esmu precējies. Cik reizes jūs uzkopjat savu dzīvesvietu? Cik reizes? Nu, tā kā nedēļā. Nezinu. Kad ir laiks, tad es to izdaru. Jā, un tad jums ir privāta māja vai dzīvoklis? Dzīvoklis. Skaidrs, balkons jums ir. Kā lūdzu? Jums ir balkons uz dzīvokļa? Nē, nav. Un tad nav kur puķis audzēt. Nu, puķis. Kaut kāds mīkuļos savā nodarbā. Tad, vai jums ir garaža? Nē, nav. Skaidrs, un mašīna jums ir? Jā, ir. Skaidrs, paldies par sarunu, uz redzēšanos. Slavu. Jūs atradāt tādu, jā, labi, lūdzu.
Labdien, vai jūs bijāt tas veikals, kurš trubas pasūtīja? Nē. Kā, jūs neesat Truba LV, jūsu numurs ir mājaslapā? Jūsu numurs mājaslapā? Kā lūdzu? Šis numurs ir mājaslapā Truba LV, tur pārdodas trubas. Es pasūtīju trubas un man teica, ka jāzina šito numuru, lai apstiprinātu pasūtījumu. Nu skaidrs, mēs gribējām arī, mēs pie trubām arī pasūtījām klāt 5 mācību grāmatas. Labdien! Labdien! Tātad šeit jums zvan no aptaujas LV, mēs jums vēlamies uzdot jautājumus. Aptauju. Vai tas ir obligāti? Man vienkārši nav laika. Jā, tas ir obligāti. Nu, tad viss labi. Ej, Dievs! Labdien! Sveiki. Šeit jums zvan no aptauja LV, mēs jums vēlamies uzdot pāris jautājumus. No kurienes? No aptaujas LV. Labdien! Sveiki, šeit no aptaujas.lv. Mēs jums vēlamies uzdot pāris jautājumus. Man perfekti būs laika. Ko jūs teicāt? Es nevaru strādāt. Bet tas būs ātri, tas neaizņem daudz laika. Nē, es negribu atbildēt jautājumu. Kāpēc jūs nevēlaties? Jums tāds laba alga jums ir? Atbildēt uz jautājumu, man visu laiku zvanā. Nu, bet jums taču ir laiks man. Halo? Ej, Dievs.